5. dienas rīts. Atbraucām uz iecienītu skatu punktu pie krātera. Tā ir viena no populārākajām salas vietām, kur daudz apmeklētāji to iemūžina skaistās fotogrāfijās. No skatu punkta ved taciņa, kas ved lejup līdz pašam ezeram, iespējams noiet līdz krastam un pastaigāt pa piekrasti. Ezers un tā apkārtne ir daļa no aizsargātas dabas rezervāta teritorijas. Nāks pievarēt arī izaicinošāk šķēršļi, lai tiktu līdz lejai. Nonākam mērķī. Forša vietiņa pastaigai gar ezeru un ieelpot svaigo gaisu. Ierodamies nākamajā vietā. Skatu punkts, no kura paveras plaša panorāma, var redzēt gan ūdenskritumu, gan daļu no ziemeļu salas krasta ar Atlantijas okeānu. Vieta ir ierīkota ar piknika zonu, ar galdiem, soliem, griliem, kā arī sanitāriju un autostāvvietu. Iesākām iet ar kājām taku, bet kāds šofers brauca garām, tāpēc mēs arī izdomājam riskēt braukt, bet ceļš bija ar pārāk lielu slīpumu. Bija mazliet bīstami, it īpaši šajā līkumā, bet nobraukt bija to vērts, ietaupījām kājām pārslodzi. Dodamies līdz tam ūdenskritumam. Visas takas šeit ir sakārtotas. Ir arī kur pieturēties, un te nu tas ir. Ūdenskritums visā savā krāšņumā. Izlemjam šeit uzkavēties ilgāk, jo vieta tiešām ļoti skaista. Un tad pēkšņi kaut kāds džeks. Viņš vismaz nebija viens un skaidrs, ka tie bija ekstrēmo aktivitāšu piekritēji. Jau pamazām gājām prom, jo viņi ilgi tur darbojās, bet beigās atgriezāmies pie ūdenskrituma skatuves, lai noskatītos uz nākamo pārgalvnieku, kas sēdies drosmi. Kādreiz kaut ko tādu sagribējās Indonēzijā pamēģināt, bet nepietika laika. Šeit šādas aktivitātes izmaksas ir ap 70 eiro, kas ir salīdzinoši lēti. Izbaudījuši ekstrēmo performanci, dodamies tālāk. Un te mazs sastrēgums, kas ievelkās ap 10 minūtēm vismaz. Pamatīga gotiņu armija. Atkal mazais mini-stopiņš uz skatu punktu. Un laižam tālāk uz salas aromātiskāko vietu. Šis ir tīrs sarkasms ar netīra gaisa piedevu pie Furnas pilsētiņas. Tur atrodas kaldeiras karstie avoti. Ūdens un minerālisko vielu sastāvs tiek uzskatīts par labvēlīgu. Daudz vietēji un ceļotāji apmeklē kaldeiras, jo tic, ka karstie avoti veicina labsajūtu un ādas atveseļošanu. Bet mums kaut kā ne līdz galam patika šī vieta, jo aromāts bija diezgan toksisks. Ilgi tur neuzkavējāmies, braucam tālāk. Vēl centrā arī apgrieztā māja, kas spīd pa gabalu starp visām pārējām, bet izskatījās vairāk privāta. Tā nu ceļojam un piestājam ik pa laikam kādās vietiņās. Un arī ļoti netradicionālās vietās. Starp tuneļiem pat šeit ir ūdenskritumi, bet piekļūt šim nemaz nebija tik viegli, jo nav kur likt mašīnu. Un tagad pie kādas noslēpumainākas vietiņas Azorās. Interesants fakts par šo vietu ir tas, ka kapelu 19. gadsimtā uzcēla kāds bagāts augu kolekcionārs un pētnieks par godu savai sievai, ar mērķi, lai sieva būtu tuvāk dabai un mieram, jo slimoja ar tuberkulozi. Tas ir kā mīlestības piemineklis, nevis draudzes baznīca. Vakar noslēdzām pie Dzirnavām, Pontedelgadas pilsētas centrā un ar kārtīgu siera kluci vakariņās, pirms braukšanas atpakaļ uz mūsu mājvietu. Pienāk jauna diena un esam gatavi iekarot nākamās kalnu virsotnes. Dodamies uz Egoels kalnu Spicīti. Kāpiens salīdzinoši viegls. Uz vienu pusi jūra, uz otru pusi peļķīte. Un arī lielāks peļķītes, protams. Šie kalni ir vulkāniskas izcelsmes. Tur var redzēt arī daudz dažādu augu un dzīvnieku, kas raksturīgi Azoru salām. Un atkal taka mūs apbalvo ar brīnišķīgiem dabas skatiem. Šī vieta tiešām ir ļoti zaļa un noslēpumaina. Ja ir migla, daļa skatu var nepamanīt, tomēr taka joprojām ir burvīga. Un šo apkārtni noslēdzam ar mazu pikniku pie ezera ar līdz paņemtajiem ēdieniem. Devāmies uz nākošo vietu, kur pamazām sāk iemirdzēties varavīksne. Te tāds mazs vulkāniņš izskatās pie termālajiem basēniem. Nokāpjam gabalu lejā un meklējam īsto vietu, kur tie basēni atrodas, bet vispirms gribas pa ceļam arī pa tiem akmeņiem parāpelēties. Jo ir ļoti skaisti šeit. Mārcis prasa, vai tuvāk malai neiešu. Protams, ka iešu, un man izdodas saplēst ceļojuma bikses. Tad esam pie namiņa, bet tur tikai uzkodas, virzamies tālāk meklēt. Diezgan asi akmeņi un arī viļņi sitās pret krasta malām pamatīgi. Galīgi neprasās izmēģināt šo aktivitāti, kaut arī eža čības bija līdzi. Un arī ūdens bija salīdzinoši augsts, tā kā par termālo basēnu to ir grūti nosaukt. Iekarojām nākamās pludmales. Arī interesanta klints veidojumi ūdenī, un arī sērfs šeit ir cieņā. Piestājam vēl vienā skatu punktā un jau pamazām uz mājām. Šī bija pēdējā pilnā ekskursija diena, jo nākamā jau mums ir jāizrakstās no viesnīcas un jātaistās uz lidostu. Nākamās dienas rīts.
tējas plantācijas. Ejam atkal caur taku maršrutu, pamazām jau var just zaļās tējas aromātu. Tā ir viena no vecākajām tējas plantācijām Eiropā. Pieder vairāk kā 140 gadus vienai un tai pašai ģimenei. Plantācija brīvi pieejama apmeklētājiem, var staigāt pa tējlaukiem, vērot darbiniekus un apskatīt okeānu no kalniem. Paviesosimies arī ananāsu plantācijās, kas ir Ponta Delgadas pilsētas centrā. Temperatūra Azoru salās nav pietiekami karsta tropu augiem, tāpēc ananāsi tiek audzēti stikla siltumnīcās. Ieeja un apskati ir pilnībā bez maksas. Uz vietas tiek piedāvāt arī ēdieni saistībā ar ananāsu. Nogaršojām pastel del natas kūciņas ar ananāsu pildījumu un ananāsu alu. Vēders pilns, un tagad arī dzīvnieks pilsētas botāniskajā dārzā var mazliet padzenāt. Tik daudz dzīvnieku brīvā vaļā nākas reti redzēt, un kur nu vēl pilsētas centrā. Parku reiz veidojas kāds bagāts Azoru uzņēmējs un botānikas entuziasts. Viņš kolekcionējis eksotiskus augus no dažādām pasaules malām un pats projektējis šo parku. Pēc viņa nāves viņa ģimene to nodeva pilsētē, lai tas kļūtu par sabiedrisku parku, ko visi var izbaudīt bez maksas. Par cik šī bija pēdējā diena un viss jau bija apskatīts, laiks bija palicis pāri, tāpēc pabraukājāmies vēl pa dažām vietām, kuras bija atliktas uz pēdējo plānu. Bet pilsēta bija salīdzinoši garlaicīga ar visām pārējām dienām, ko pavadījām lauku apvidos. Krējumiņš San Miguel salā bija nosmelts un noslēgumā aizbraucām uz pilnīgi neplānotu pamestu vietu. No sākuma domājām, ka tā ir baznīca, bet izrādās, ka pie jūras sardzes tornis. Šis tornis bija daļa no pilsētas aizsardzības sistēmas, kas vēroja kuģu kustību un piekrasti. Tajā regulāri uzturējās novērotāji un sardzes karavīri. Bija jau pienācis laiks nodot mašīnu un pacelties spārnos, lai dotos atpakaļ uz Latviju. Tā arī noslēdzas mūsu Azoru piedzīvojums.